Sveiks! Ir tāda interesanta lieta. Es varbūt dzirdējis, ka daudz runā par to, ka cilvēks jūtas kā upuris, vai ne? Tad, kad viņš sūdzās, kā viņam tur neiet un viss, ja? Un tu varbūt domā, pak, tas nav par manīm. Es esmu stiprs, panāc tik šurp ieplēsīšu, uzreiz es tev parādīšu upuris, vai ne? Bet redzi, tas interesantais ir tas, ka upuris var arī justies stiprs. Upuris var arī būt uzaudzējis tādu, kā teikt, biezu ādu, ja? Un viņš arī iet pa dzīvi, tāds agresīvs, vai ne? Es to tūlītās parādīšu. Bet iekšā dziļi tu pats sev sūdzies, cik tev ir smagi, kā tev tur besī, ja? Bet tad tu to pārvērs, to visu iekšējo, kā teikt, sūdzību uz ārpasauli kā agresiju. Un kā tādu, labāk nepienāc man tuvāk, vai ne? Bet tas, ka tevī iekšā ir tā sajūta, ka ir pret tevīm netaisnīgi, tas jau nekur nepazūd. Tā sajūta vada tavu to dzīvi, vai ne? Un tā tad neatkarīgi vai no tā, vai tu esi tas upuris, kurš visiem raud un čīks, cik tev iet sūdīgi, kā visi tev pieprasa no tevīm visu, un tu nevari visiem izdabāt, vai arī tu nekam nesūdzies, bet vienkārši pasaka, ejiet visi 5 mājas tālāk, vai ne? Ja tā sajūta iekšā ir, viņi jau vadu tavu dzīvi un neļauj tev izpausties pīstam. Tāpēc nāc uz izaugsmesterapija.com.